Man pagaidām ļoti grūti jums kaut ko pateikt, bet es gribētu pateikt paldies visiem, kas mani atbalstīja, kas zvanīja līdzsakiem, sūtīja vēstules, kas nepalika vienaldzīgs pret Latvijas pasi, Latvijas pilsonību, kā arī pateikt, ka esmu gandarīts par beidzot pareizu pieņemtu lēmumu. Jums ir cilvēcīgi baili tikt izdotam? Kā ir? Es pagaidām negribu teikt. Kāda ir jūsu nākotnes plāni? Nākotnes plāni, ko jūs darīsiet? Kas ir pirmā lieta, ko jūs darīsiet? Varbūt mēs kādu citu dienu kaut kur sarunāsim un es došu kaut kādu citu komentāru. Pagaidām man ir ļoti grūti jums kaut ko teikt. Vai jūs esat pilnīgi brīvs vai nav nekāda drošības līdzekļu ierobežojuma? Es pagaidām nezinu, man ir jārunā ar advokātiem. Varbūt viņi arī jums sniegs tos īsti pareizes atbildes. Bet ko jūs darīsiet šodien? Vienkārši cilvēcīgi izstāsiet, dosieties mājās, izgulēsieties, paēdīsiet vai ko citu? Kaut kur apmēram tā. Jūs esat vajadzīgs Latvijai? Ja? Kāpēc jūs esat vajadzīgs Latvijai? Politiķi teica, ka jūs esat noziedzies urlēns. Kas tas ir urlēns? Es neesmu tik izglītos, lai zinu, kas tas nozīmē. Tā kā urla. Jūs esat vajadzīgs Latvijai? Diemžēl es nezinu, kā šo komentu. Jūs esat vajadzīgs Latvijai? Man liekas, ka Latvijas pilsonīs tas ir galvenais pamats Latvijai. Un, manuprāt, jebkurš Latvijas pilsonis ir vajadzīgs mūsu valstī. Un tāpēc arī ir vajadzīgs reimigrācijas plāns un citi plāni.